Ir prieks jūs sveicināt jaunā ceturtdienas vakarā, kad kā ierasts šajā gadā pie jums dots arī kārtējais jaunais lidojuma plāns. Šajā reizē raidījumam patiešām ir daudz plānu, tādēļ lieki ar ievadvārdiem laiku nekavēsim. Vispirms dosimies uz lidostu Rīga, lai noskaidrotu, ko 2013. gadā tā iecerējusi paveikt. Bet vēl pirms nākotnes plāniem īs atskats uz aizvadīto gadu. Šķiet daudziem lidosta un 2012. gads pirmām kārtām saistās ar diezgan pamatīgu pasažieru skaita kritumu. Tam gan iemesls nav pati lidosta. Pasažieru skaita kritums ir saistīts ar Baltika rešēju plānu, jo ar Baltika tirgus daļa ir 63% šobrīd no kopējā, un tā kā jebkura svārstība nacionālajā pārvadātāja aktivitātēs loģiski atstāja iespaidu uz pasažieru skaitu lidostā, uz lidojumu skaitu. Ja, un, protams, arī dažu zemo lidkompāniju aktivitātes kaimiņu valstīs, kur bija sākums varbūt un izdevīgu piedāvājumu laiks, tas arī ietekmēja pasažieru skaitu Rīgas lidostā. Bet jāsaka, ka šis mēģinājums Tallinas lidostā Ryanair kompānijai konkrēti aktivizēt šos zemo cenu pārvadājumus ir mazliet tā kā nav sanācis, un no 10 lidojumiem ir palikuši 3, ko mēs atkal redzam Rīgas lidostā, ka pasažieri no Igaunijas ierodās šeit un izmanto mūsu lidostas pakalpojumu. Turklāt papildus tam, ka Ryanair plāni saistībā ar Tallinas lidostu izgāzušies, ir vēl kādas aktivitātes, kas lidostai ļauj cerēt, atnākušajā gadā apkalpoto pasažieru skaitam vajadzētu kāpt. Vairākas iezīmes jau ir nacionālam pārvadātājam, ir programma jauniem galamērķiem, kompānijai Wizz Air ir idejas, kur lidot, kur vēl nav lidots no Rīgas lidostas. Tā kā tik daudz neskatāmies, ka mums vajadzētu kolekcionēt šo nosaukumu skaitu, bet tiešām stiprināt sadarbību ar esošiem un uzticīgiem partneriem, kuri jau veic lidojumus no lidostas Rīga. Un šobrīd ziemas periodā šādi uzticamie sadarbības partneri ir 16 aviosabiedrības, kas uz un no Rīgas pasažierus ved uz 65 galamērķiem. Lidosta gan uzsver, tā gādā par labu infrastruktūru un ērtībām aviosabiedrībām un pasažieriem, bet ne tieši pasažieru piesaisti. Ar to jānodarbojas turisma ekspertiem, kurus lidosta esot uzrunājusi. Lidosta nav tā, kura ģenerēs pasažieru skaitu, ja, bet ir turisma industrija, kur spēj ģenerēt turistus, pievilkt turistus nosūtīt uz kādiem galamērķiem. Ja, tā kā es redzu un lieku lielas cerības uz sadarbību tieši ar šo industriju, ar turisma industriju kopumā, lai mēs palielinātu pasažieru skaitu un atvērtu jaunas galamērķus no lidostas Rīga. Papildus tam 2012. gadā lidosta nopietni pievērsās kravu pārvadājumiem, un apkalpoto kravu ziņā šeit tika pārsniegti visi iepriekšējo gadu rekordi. Lidostas vadība atzīst, eksperiments ar NATO kravu pārvadājumiem caur lidostu Rīga ir sekmīgi īstenojies, un šobrīd izskatās viena no pamatīgo izmēru lidmašīnām, kas vēd kravas Boeing 747. Rīgu varētu izvēlēties arī par vienu no saviem bāzes lidlaukiem. Pirms jaunā gada aviokompānija Kalita ir mums devusi signālu, ka labprāt šeit bāzētu vienu jumbo jetu uz patstāvīgu bāzēšanos. Tie ir labi signāli. Jumbo jets, starp citu, joprojām ir viena no lielākajām lidmašīnām, kas vispār jau kad ir nolaidusies Rīgā. Fakts, ka aviosabiedrība vēlas no darba brīvajā laikā Latvijā bāzēt savu lidmašīnu, ļauj cerēt, nākotnē lidosta varētu kļūt par aizvien ievērojamāku spēlētāju starptautiskajos kravu pārvadājumu maršrutos. Bet atnākušajā 2013. gadā lidosta apņēmusies uzlabot savu infrastruktūru, lai gan lielām, gan arī mazām lidmašīnām šeit palielinātos iespējas nolaisties, kā arī samazinātos laika intervāls, kādā viena pēc otras lidmašīnas to var izdarīt. Gads mums ir, protams, izaicinājums tādā ziņā, ka tā ir rekonstrukcija lidostai, kur sāksies 1. maijā un turpināsies 16 mēnešus. 16 mēnešu laikā ir ļoti iespaidīgs darba apjoms, kas ir jāveic. Un tā kā šo darbu veikšana, protams, strādājošā lidlaukā, kurā no rīta ir jāatjauno regulāra satiksme, tas ir izaicinājums ne tikai lidostai, celtniekiem, aviokompānijām. Un, protams, jācer, ka aviokompānijas ar sapratni tam izturēsies. Bet runājot jau konkrētāk, tiek nosaukt arī ieguvumi, ko 18 mēnešu ilgie būvdarbi sola. Vispirms, kā jau minēts,
pasažierus varētu iepriecināt ziņa, ka migla pēc rekonstrukcijas retāk kļūs par iemeslu lidostas slēgšanai. Pēc rekonstrukcijas spēsim lidlauku certificēt 2. kategorijai nosēšanās minimumam. Tas ļaus aviokompānijām netik bieži izmantot rezervus lidlaukus, kā tas varbūt ir bijis iepriekš, jo meteo apstākļiem dažkārt nāks izmantot kaimiņu valsts lidostas. Tas būs tas, ko pasažieri izjutīs, ka nebūs dažkārt jābrauc no kaimiņu valsts lidostas atpakaļ ar autobusu. Savukārt aviosabiedrībām gan šī, gan arī citu rekonstrukcijā gūtu labumu dēļ būs iespēja ietaupīt. Aviokompānijas izjutīs operatīvitātes skrejceļa atbrīvošanai, jo tiek būvēts jauna ātrā nobrauktuve un vēl viens manevrēšanas ceļš klāt, kas uzlabo šos laikus un uz zemes nostrādāto minūšu skaitu kompānijām. Tie ir tie galvenie. Tad vēl ir pretapladošanas apstrādes platformas, kuras mēs izbūvēsim ar abiem uzlidošanas virzieniem, un uz tām būs iespējams apstrādāt lidmašīnas jau tieši pirms pacelšanās, un viss šis šķidrums, ko izmanto, tiks savākts un nodots otrreizējai pārstrādē. Un stiprināsim skrejceļa drošības joslas apskrejceļu lidjoslu. Tas ir zālēs, kurš ir blakus skrejceļam. Viņa stiprība tiks uzlabota un atvadīta lietas ūdeņi. Tādas lietas varbūt pasažieri viņas nemana, bet aviokompānijas to novērt. Tas, ka finālā ieguvējs būs gan pasažieris, gan arī aviosabiedrība, ir labā ziņa. Bet kāda būs situācija rekonstrukcijas darba laikā? Uz lidostu būs jāierodas ātrāk, pastāvēs lielāks risks lidojumu atcelšanai, vai gaidāms vēl kaut kas tāds, kas ietekmēs pasažierus? Pasažieriem nevajadzētu just diskomfortu no tā, ka lidosta veic šo rekonstrukciju, jo tas ir saistīts ar skrejceļa rekonstrukciju, ar peronu rekonstrukciju. Varbūt palielināsies mazliet laiks, ko jūs pavadīsiet lidmašīnā no iekāpšanas lidmašīnas piedarbināšanas līdz uzlidošanas mirklim. Šis laiks varbūt būs mazliet ilgāks, jo būs manevrēšanas ceļi, kuri būs slēgti, un būs lidmašīnām jāizmanto citi manevrēšanas ceļi un citas procedūras. Tā kā mazliet, bet ja tā cilvēks neiedziļinās katrā minūtē, cik viņš man tagad palielam, ja komforts lidmašīnā ir labs, tad to pasažieris nemanīs. Tā kā rādās, lidostai šis gads patiešām būs darbīgs, un jācer, ka pabeidzot rekonstrukcijas darbus, paveikto patiešām novērtēs gan aviosabiedrības, gan labumu gūsim arī mēs, pasažieri. Bet dosimies uz Ādažiem, kur pēdējā gada laikā, pateicoties mūsu pašu puišu centībai un meistarībai, pavisam vienkārša necila lidmašīna ir pārtapusi luksus precē. Bet iemesls, kādēļ vācietis savu lidmašīnu uzticēja latviešiem Ādažos, meklējams tajā, ka mūsu tautieši daudziem lidotājiem un ar aviāciju saistītiem cilvēkiem palika atmiņā ar savu pirmo lielo veikumu – pasaulē ātrāko ultravieglo lidmašīnu Millennium Master. Kad ir ieraudzījis mūsu pirmais projekts Millenniums, tas darbs bija izdarīts ļoti kvalitatīvi, un tāpēc cilvēku interese bija ļoti liela. Cilvēks no Vācijas, kurš gribēja pārbūvēt šo savu lidmašīnu, izvēlējās mūsu, ieraugot to mūsu darbu, ko mēs spējam veikt un piedāvāt. Tas, ka pedantiskais vācietis savas lidmašīnas uzsprišināšanu uztic mums, protams, ir patīkami. Bet par pašu lidmašīnu. Kāda īstā izskatījās dienā, kad nonāca Ādažos? Man šķiet, ka bija tā, ka tā lidmašīna izskatījās nepārāk tāda, svaiga. Viņš gribēja citu krāsojumu, viņš gribēja citu dzinēju, lai uzlabotu arī lidošanas tās īpašības. Un tāpēc viņš nolēma, ka tas ir jāizdara. Arī jauns salons, protams. Par pārkrāsošanu, jauniem instrumentiem panelī un jaunu dzinēju pēc īsa mirklīša, bet vispirms par pašu lidaparātu. Kas tas īsti ir, kur to ražo un cik izplatīta šāda lidmašīna ir? Lidmašīna saucās Impulss. Nepateikšu precīzi skaitu, cik ir izražotas šādas lidmašīnas, bet pasaulē viņas lido. Arī Latvijā ir vēl viena vai divas tādas ultravieglās klases lidmašīna, divvietīga. Ar Rotax dzinēju. Šeit mēs uzlikām turbo versiju Rotaxam 914. Tātad nedaudz lielāka jauda, labāki rādītāji un skatīsimies, kā patiks klientam. Un klients izrādās, atsūtot savu lidmašīnu uz Ādažiem pārbūvēi, īpaši pašā pārvērtību procesā nav piedalījies.
Nu, tad, kad viņi bija gatavi, viņš, protams, redzēja jau viņu, bet līdz tam brīdim viņš neko nezināja. Viņam bija tas kā pārsteigums. Viņš pilnībā uzticējās mums. Visā uzlabojuma procesā faktiski vienīgā lieta, ko klients esot pateicis, ir uztaisi man tikpat smuku lidmašīnu kā Millennium Master, tikai oranžā krāsā. Jā, viņš minēja oranžo krāsu, un tāpēc jā, mēs vadījāmies pēc tā. Un sanāca tā, kā jūs redzat. Oranža, dzeltena, sarkana, vispār dažādas spilgtas krāsas ir raksturīgas lidmašīnām, jeb te tomēr klients ļoti gribēja izcelties uz pārējo lidotāju fona. Tādas košas krāsas principā lidmašīnām diezgan reti, jo parasti lidmašīnas ir baltas, varbūt ar kaut kādām strīpām, svītrām, bet konkrētajā gadījumā klients vēlējās vienkārši oranžo krāsu, tāpēc mēs vadījāmies pēc tā un izdarījām tieši tā. Un vēl ir tas, kad viņam pieder Porsche automašīna sporta, un viņi ir tieši tādā pašā krāsā. Un izrādās tieši krāsojums ir bijis viens no sarežģītākajiem darbiem visā lidmašīnas pārbūves procesā. Tā sagatavošana, krāsošana, tā zīmēšana bija ļoti darbietilpīgs process, un tas droši vien ir tas lielākais. Jā. Pārējais no tehniskā viedokļa, dzinēja uzlikšana un tur nianses, kas saistīts ar dzinēju, tas ir noiets etaps, tur tas nav tik darbietilpīgs rezultāts. Protams, arī salons, jā, jo tas ir jāizveido no jauna. Tas ir jāizdomā sākumā, tas dizains, kā tas izskatīsies. Jā. Ar ādu apvilktie un pilotēšanai ārkārtīgi ērtie krēsli savā kvalitātē varot sacensties pat ar luksus klases automašīnās atrodamajiem, taču arī tie īpaši šai lidmašīnai šūdināti Latvijā. Tie veidoti pie mums, tā kā šūti pilnībā, un arī tās iekšas visas, kas tur ir tas rāmis, arī tika taisīts pie mums speciāli lidmašīnas formā, jo tur nevar tā vienkārši uzsūtīt. Ņemot vērā, ka tā ir lidmašīna un ka te ir šādi tādi ierobežojumi, vietas ir mazāk nekā automašīnām, tāpēc tas ir taisīts maksimāli tā, lai būtu ērti lidot, bet arī tā, lai vienkārši neaizņemtu pārāk daudz vietas, jo tas arī daudz nosaka lidojot. Tātad krēsli gan pilotam, gan pasažierim ir īpaši, taču atgriežoties pie krāsas, arī tās klāšanas tehnika ir bijusi īpaša, un neviens kvadrātcentimetrs te krāsots ar rotiņu un pat zīmoli. Turklāt arī mākslinieki, kas izdomāja, kā lidmašīnai pēc pārvērtībām vajadzētu izskatīties, bija vietējiem. Dizains, jā, tika veidots pie mums, to arī domājām mēs, spriedām, mainījām. Beigās izdomājām, ka šis varētu būt tāds interesants un ka cilvēkiem varētu patikt. Zīmējums tiek zīmēts daļai ar zīmuli pat. Tas ir uz balta fona, tiek zīmēts ar roku ar zīmuli, kā jūs redzat, jā, un daļai, protams, ar aerogrāfu un vienkārši ar rotiņu un visādi, jo tā ir tie dizaina elementi, to nevar vienkārši paņemt un uzpūst. Reāli lidmašīnas pārvērtības prasīja veselu gadu. Te gan jāpiebilst, nav tā, ka visu gadu no rīta līdz vakaram ap to būtu darbojušies meistari. Tā kā mums ir paralēli vairāki projekti top, tāpēc konkrēti nevar pateikt to laiku, cik stundas vai laiks mēnešos ir pavadīts te, bet aptuveni tas ir gads kaut kur tā. Jo ir ļoti daudz nianses pie pārbūvēšanas, tas ir sarežģītāk nekā būvēt no nulles kaut ko. Un tad tā pavisam īsi un konkrēti visu rezumējot, kas pie pārvērtībām tika mainīts? Dzinējs, krāsošana, tika pārbūvēts pilnībā salons, apvilkts ar ādu, izveidot jaunu tipa sēdekļi ar ērtākām atzveltnēm un tā tālāk. Principā, palicis tikai korpus, jo tas ārējais izskats ir pilnībā pārveidots, arī instrumentu panelis, ir jauni instrumenti uzlaboti, arī bremžu sistēma ir nomainīta. Tātad, izdarīts viss, lai klientam būtu ļoti ērti lidot un lai viņi droši ir. Šķiet, te varam arī pieminēt, ka standarta cena šādai apmēram 10 gadus vecai lidmašīnai pirms jebkādas pārbūves ir apmēram 50 līdz 60 tūkstoši eiro. Savukārt pēc pārvērtībām un uzlabojumiem tās cena var pat dubultoties. Tad arī gribas uzzināt, pēc visu uzlabojumu veikšanas lidmašīna ir arī pamēģināta darbībā, īstā lidojumā. Gaisā vēl nav cēlusies, tā kā būs aplidošana vēl un viss ir sagatavots tam, viņi ir pilnībā gatava. Tā kā, nākamais solis ir lidošana.
Nākamais solis gan tiks veikts Vācijā, un visticamāk to īstenos lidmašīnas īpašnieks. Kā nekā jau šodien, lidmašīna no Latvijas ir aizbraukusi. Un te es nepārteicos, lidmašīna patiesi ir aizbraukusi, nevis aizlidojusi. Tāpēc, ka ir laikapstākļi šobrīd tādi, ka diezgan garš ceļš, tā ir Mīnhene. Un tie ir 2000 km, un pa ceļam viss var gadīties, jā, tāpēc tīri no drošības viedokļa viņu vedīs ar mašīnu, un tur jau tiks lidots ar viņu, mēģināts un tā tālāk. Ļoti gribas ticēt, ka vācietim viņa jaunais lidaparāts patiks arī darbībā, un ādažu meistaris saņems aizvien jaunus pasūtījumus, kas papildinās jau esošo klientu rindu. Vēl tik noslēdzošais jautājums. Ar paveikto paši esat apmierināti? Varbūt vēl kaut ko varēju uzsprišināt? Es domāju, ka šajā lidmašīnā ir izdarīts maksimāli, ko te var izdarīt. Jo liekot kaut ko vairāk, un tas jau atkal paliek smagāka lidmašīna, un principā no mūsu puses mēs vairs neredzējam, kas šeit ir uzlabojums. Principā tas arī viss. Ļoti apmierināts. Gandarīts par savu darbu un arī par darbinieku darbu. Par to, ka oranžā skaistule ir tapusi šeit pat ādažos, lepni esam arī mēs. Un esam pārliecināti, ka šai lidmašīnai sekos arī daudzas citas, kuras to īpašnieki vēlēsies uzlabot. Bet nākamajās minūtēs parunāsim par lidmašīnām, kas šajā mirklī vēl top Kanādā. Bet par to pēc īsas pauzītes. Esam atpakaļ, un kā solīts, nākamajās minūtēs parunāsim par lidmašīnām, kas šobrīd vēl top Kanādā. Protams, runa ir par jaunajām Bombardier C sērijas lidmašīnām, par kādu iegādi ar ražotāju ir vienojies arī Air Baltica. Pēc iepriekšējā raidījuma, kurā aviācijas ekspertiem lūdzām izvērtēt gan pašu darījumu, gan arī jaunās, vēl nelidojošās lidmašīnas, saņēmām diezgan daudz skatītāju jautājumus. Kā nekā sižetā tika uzdoti dažādi jautājumi, uz kuriem precīzas atbildes nesaņēmām. Tādēļ šajā reizē tēmu turpinām, un nacionālais pārvadātājs sniedz atbildes uz katru no jautājumiem. Vispirms jautājums par lidmašīnu piegādes laiku. Ļoti liela varbūtība, kad paredzētajā laikā, protams, viņas nebūs Rīgā. Mums ir 100% komfortabla sajūta, un tā ir noteikti mūsu līgumā. Neatkarīgi no tā, kad tā lidmašīna tiek piegādāta, mums ir pilnīgi viss nodrošinājums. Restīvi, ja kaut vai vienu dienu tā lidmašīna kavējas, mums ražotājs par to maksā. Mums ir finanšu garantijas, jo ko tas nozīmē? Ja mums nav tā lidmašīna, ko mēs esam paredzējuši, tas nozīmē, ka mums jāīrē kāda cita lidmašīna, kurai varbūt ir citādāks degvielas patēriņš, kurai varbūt citādāk ietilpība. Un visas tās atšķirības no tiem parametriem, ko mums ir piesolījis ražotājs, viņi kompensē pilnībā. Labi, kompensēt, tā kompensēs, bet Air Balticam, kuram 10 jaunas lidmašīnas pa lielam ir trešā daļa no visas flotes, vispār būs iespēja nodrošināt savus pakalpojumus. Ievieš jaunas lidmašīnas flotē bez šaubām ir tas ieviešanas periods. Un tas arī ir. Visām jaunām lidmašīnām ir speciāla ieviešanas programma. Kā tas tiek darīts, visrūpīgākajā veidā. Protams, kādu brīdi flotē ir gan jaunas lidmašīnas, gan iepriekšējās lidmašīnas, bet vienmēr, kā es saku, tas atkarīgs no aviokompānijas, bet Air Baltica praksa ir tāda, ka vienmēr tiek turēta arī rezerves lidmašīna, jo, kā mēs zinām, mēdz būt dažādi iemesli. Vai nu laika apstākļi, vai nu kādā lidostā streiks, vai nu kādi citi iemesli, ka, teiksim, lidmašīna no Romas nevar laicīgi ierasties Rīgā. Bet viņi jau ir paredzēti uz nākamo reizi, un tam ir jādodas uz Stokholmu. Tad, bez šaubām, mēs liekam lietā rezerves lidmašīnu. Un tas mums palīdz arī nodrošināt punktualitāti, kas ir patiesībā pagājušā gadā bija augstākā kontinentālajā Eiropā. Nākamais jautājums – rezerves daļas. Un to brīdi apmēram ir noslēgta līguma apmēram par 150 lidmašīnām. Tas nav daudz, un līdz ar to tiem, kas sāks eksploatēt, būs ļoti nopietnas problēmas ar tehnisko apkopi, ar rezerves daļām, rezerves daļu piegādes laikiem, rezerves daļu remontiem, lidmašīnas tehniskajām apkopēm, jo nebūs, kas to piedāvā. Tas ir, protams, arī lietas, ko aviokompānijas ņem vērā, jo tā praksa jau ir 10 gadu ilga, kad, ja tu gribi dabūt pašlabāko, modernāko lidmašīnu, tad, protams, ir jārēķinās, ka viņi nevar aiziet uz veikalu un no plaukta paņemt.
Tā lidmašīna ir izstrādes stadijā, viņa ir jāizstrādā, jāizveido, līdz viņa tiešām nonāk apritē. Un tādēļ arī tie līgumi tiek slēgti gadiem uz priekšu. Un arī tajās situācijās, protams, ir paredzēts tas, ka jā, varbūt tā, ka tā ir moderna tehnoloģija, kāda no detaļām neatnāk tur laikā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja lidmašīna nevar lidot, tad viņi paliek uz zemes. Viņi nekur nelido. Bet tā ir dīkstāve. Dīkstāve ir atkal periods, kas ir jākompensē tad ražotājiem. Un tas viss ir tiešām ļoti smalki atrunāts līgumos. Un, protams, daudzus satraucošais jautājums par bērnības slimībām, kas nebūšot izbēgamas. Mīnus ir tas, ka ar Baltiku būs viens no pirmiem, kas sāks eksploatēt. Un sastapsies ar zināmām problēmām. Tā būs jauna moderna lidmašīna ar jaunām modernām slimībām. Mēs esam to darījumu strukturējuši tā, ka bērnības slimības uzņemsies vairāk Swiss un Lufthansa, jo viņi ir pirmie klienti šai lidmašīnai. Mēs pirmo lidmašīnu saņemsim faktiski vairāk nekā 2 gadus vēlāk pēc viņiem, un tāpēc tas mums dod arī labu pārliecību. Un, tomēr tā ir Bombardieris ir 3. lielākais avio ražotājs pasaulē. Tas nenotiek, tu nekļūsi par 3. lielāko avio ražotāju sagadīšanās pēc. Viņi pēdējos 20 gados ir izstrādājuši vairāk kā 30 jaunus lidmašīnu modeļus. Tas nonāca no rasējiem, ir reāli ievies dzīvē. Tas neviens no lieliem avio ražotājiem nav tik daudz modeļus izstrādājis pēdējo 10 gažu laikā. Bet kā tur paliek? Ir zināma vieta, kur tās jaunās lidmašīnas remontēs? Līdzīgi kā ar jau esošām flotas lidmašīnām, mēs domājam, tā ir viena daļa tās apkopes, ko mēs veicam šeit pat Rīgā. Tas ir tās regulārākās, biežākās, kas visvairāk nepieciešamās, un tad tādas lielāks apkops, tā saucamie C-check, tās pamatīgās pārbaudes, tos mēs veicam, tos mēs pērkam no ārējiem piegādātājiem. Un tas ir tā, ka mēs vienkārši aptaujājam veselu virkni autorizētu apkopu centru un saņemam labāko piedāvājumu un attiecīgi tur tad arī lidmašīnas remontējam. Tas var būt gan Lufthansa tehnika, gan citas organizācijas. Mēs ļoti dažādām sadarbojamies. Un visbeidzot, nevien Uldis, bet arī lidmašīnu konstruktori un būvētāji ir atzinuši, ka tas, kas rasējumos uzzīmēts, realitātē parasti izskatās savādāk, lai kādi aprēķini iepriekš arī nebūtu veikti. Vai šobrīd Air Baltica ir pamats ticēt, ka uz papīra uzliktais, tostarp tas, kas saistās ar ekonomisko degvielas patēriņu, mazāku svaru un citām lietām, kas dod taupījumu, būs redzams arī dzīvē? Ir ļoti daudzas lietas, kā jūs sakat, kuras tik tiešām var paredzēt. Un ir sevišķi, kuras var pārbaudīt, it īpaši tādēļ, ka viņas jau reāli darbojas. Pieņemsim šīs pašas C-sērijas dzinējs. Viņš tika uzkonstruēts, šobrīd viņš jau lido, tas dzinējs. Viņš ir uzlikts uz citu lidmašīnu, un tur mēs redzam, ka rasējumos bija viens, un tas, kas ir realitātē, ir krietni labāks. Mums būs šis jaunais ekonomiskais dzinējs jau 2015. gadā, kamēr citi avioražotāji, viņi arī liks uz savām lidmašīnām, bet tās būs pieejams tikai krietni vēlāk. Un te mēs atkal redzam, jā, pat ja tās novirzes ir kaut kur no tā, kas bijis rasējumos vai solīts, tad mums par tām visām ir attiecīgs formulējums līgumā, un mēs pēc visiem parametriem varēsim saņemt attiecīgu kompensāciju. Tā kā, naudas ziņā mēs neko nezaudējam. Un mēs, protams, esam ļoti pārliecināti, ka līdzīgi kā ar dzinēju, ka tie rādītāji būs labāki nekā viņi sākotnēji ir solījuši. Tā ka nacionālais pārvadātājs būšot ieguvējis jebkurā gadījumā. Atlidos jaunās lidmašīnas laicīgi vai nē, būs tām rezerves daļas vai nebūs. Bet gan pievēršamies konkursam. Vispirms sveicam mūsu iepriekšējā konkursa uzvarētāju. Sveicam jūs ar godam nopelnīto balvu. Pirmkārt ir lietusargs, kas varētu lietainā laikā no lidostas noderēt, lai nekrīt uz galvas. Otrs ir certifikāts, kas dod tiesības Transporta un sakaru institūtā pamēģināt savu varēšanu simulatorā, lidmašīnas simulatorā. Kā ir, pati mēģināsiet, lūdzu? Pati mēģināšu. Bet man pašai šausmīgi bāli lidot, tas pavada man šausmīgi stress vienmēr.
Un es domāju, ka šī lieta man noderēs, lai pārvarētu šīs bailes. Un tomēr par spīti bailēm no lidošanas, lūk, kāds ir Lindas secinājums par mūsu pilotiem. Mūsu piloti Eiropā, pat kā, cik es redzu, ir vislabākie. Kā nosēdina lidmašīnu kaut kādos tādos sliktos laika apstākļos. Vēlreiz apsveicam Lindu un no sirds ceram, ka izmēģinājuma lidojums lidmašīnas simulatorā viņai kaut nedaudz palīdzēs pārvarēt bailes no lidošanas. Bet, nākamais konkursa jautājums. Kādas kategorijas nosēšanās minimumam lidosta Rīga varēs certificēties, pabeidzot rekonstrukcijas darbus? Esi pirmais, kurš pareizo atbildi atsūta uz e-pastu lidojuma plāns, un lidos sarūpētās balvas būs tavējās. Bet man laiks atlicis tikai tik daudz, lai pateiktu paldies, ka bijāt kopā ar mums. Uz tikšanos jau pēc nedēļas, lai jums jauka šī nedēļa. Atam!